Mani sauc Margarita Ludaviča, es mācos 3. klasē Ludzas mūzikas pamatskolā un piedalos folkloras kopā Žibuļs. Un šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Dārgais Rudzu pūks. Senos laikos bija bagāts pūks. Viņš bija dabūjis zināt, ka turpmāk būšot neražot. Nu, pūks sāka pirkt rudzus un nevienam nepārdeva, gaidīdams neražas gadus. Drīz vien neražas gadi pienāca. Cilvēki nekur vairs nevarēja dabūt nopirkt maizi, kā vien pie bagātā kunga. Un šis jau prasa pusotra rubļa pūru. Netālu no bagātā kunga dzīvoja nabadzīgs zemnieks. Salasījis pusotrā rubļa naudas, gāja pie kunga un prasīt rudzus. Bet kungs saka, par pusotra rubļa vairs nepārdodu. Tagad pūks rudzu maksā 3 rubļi. Nabagais pārnāk mājās un nezina, ko iesākt. Raud sieva, raud mēneši bērni. Vīrs salasīja visu, kas pārdodams. Pārdeva, sadabūjis 3 rubļus, aiziet atkal pie kunga rudzus pirkt. Bet kungs saka, par 3 rubļiem vairs nepārdodu. Tagad pūks rudzu maksā 5 rubļi. Zemnieks domā, nu pat no dzīves jāšķiras. Ies kunga ābeļdārzā un garsies nost. Nodomāts izteikts. Nojos postu, apmeta ap zānu cilpu, lai tiktu pie cilpas, vajadzēja pakāpties. Netālu no ābeles viņš ieraudzīja akmeni un nodomāja, ka tas būšot labais. Bet kā novēla akmeni, no vietas redz apakšā katliņš pilns zelta naudas. Zemnieks paņēma naudu, gāja pie kunga atpakaļ un nopirka visus rudzus, cik šī klēti. Aizveda tos pie sevis un sadalīja nabadzīgiem, kam nebija ko ēst. Bet tad kungs taisās noglabāt izņemto naudu. Saskaita un nes ābeļdārzā, kur bija naudas glabāta. Bet kā ieraudzīja novelto akmeni un zemē tukšo katliņu, iebrēcās un nokrita beigts. Atgadījums no manas dzīves. Kādu dienu teicu mammai, laižam pārgājienā apkārt lielajam Ludzas ezeram. Afišu ar aicinājumu ieraudzīju svētdienu skolā. Šo maršrutu ar vecākiem no vienu reizi bijām braukuši ar riteni. Tāpēc 22 km garš ceļš mani nemaz nebiedēja. Teikšu godīgi, mamma mēģināja mani atrunāt. Teica, ka būs grūti, bet pieaugušais cilvēks diez vai šo ceļu viegli izturēs. Bet es tik ļoti gribēju. Ziniet, man ir paveicies ar mammu. Viņa ir ļoti paklausīga. Pienāca sestdiena, mēs devāmies ceļā. Saule spīdēja, mēs dziedājām dziesmas, ceļš bija viegls. Dabas skati bija brīnišķīgi. Līdz pirmajai pieturei nesāpēja kājas. Arī kārdās viesmaiņas palīdzēja atgūt spēkus. Pēc pāris stundām mamma piedāvāja izsaukt tēti ar mašīnu un braukt mājās. Bet kā tad? Visi ceļavieti
skatījās uz mani kā uz supervaroni, jo es biju visjaunākā, tāpēc turpināju dzīvi. Kājas sāpēja, nogurums bija liels. Mums beidzās ūdens un saule spīdēja tieši sejā. Pēdējos 3 kilometrus tomēr neizturēju. Izsaucām tēti un es devos mājās ar mašīnu. Bet jūtos tik lepna tajā dienā. Es biju uzvarētāja. Pats interesantākais. Visi domā, ka doties pārgājienā un pierunāja mammu. Neviens netic, ka es tieši pierunāju mammu, lai viņa atļauj man doties šajā piedzīvojumā. Anekdote. Solfedžo stundas beigās skolotāji lūdzu bērniem ierakstīt uzdoto mājas darbu dienas grāmatā. Elizabete grib apsteigt visu klasi un pirmā ieraksta uzdoto. Bet nākamajā stundā viņa bija ļoti pārsteigta, jo vajadzēja iemācīties ne 6 mažori no galvas, bet tautas dziesmu 6 mazi bundzinieki. Tā bija pamācība nesteigties un rakstīt akurāti.